Nākamais vēlētājs. Viens no nākamajiem. Viens no nākamajiem. Nepatīk taču. Cik prezidenta kungam bija viegli vai grūti izdarīt izvēli? Nu, man šķiet, man tās informācijas pietiekami jau tik ilgu laiku, lai man nebūtu nekādas grūtības izvēlēties, tāpēc es atradu pareizo pēc manu uzskatu. Kādi ir tie apsvērumi? Tagad daudz tiek runāts par valsts drošību, valsts apdraudējumu, tajā pašā laikā tiek arī minēts, ka tomēr ir arī neapmierinātība ar to ekonomisko stāvokli. Kas bija jūsu tas galvenie vadmotīvi, kam jūs pievērsāties šajās vēlēšanās uzmanību? Nu, man šķiet, ja runā par drošību tādā militārā nozīmē, tomēr dalība NATO un viss tas, kas notiek, tomēr tas viss ir aizgājis priekšā mūsu kopējai Latvijas attīstībai, tāpēc man šķiet iekšējā saskaņa, miers un, protams, arī stabila ekonomiskā izaugsme ir tas pats būtiskākais. Ko jūs aicinātu vēlētājus šodien rīkoties? Nu, rīkoties tāpat, kā es to daru šodien. Tas ir? Piedalīties vēlēšanās, ja man šķiet tas pats būtiskākais, jo skaidrāka viedokļa novērtēšana nav iespējama kā vēlēšanās. Neviena aptauja, lai cik viņi pilnīgi nebūtu, nedot to spēju novērtēt, ko tad cilvēki īsti domā. Tas man šķiet tas pats būtiskākais. Tāpēc jau katrs, ja lielums pateiks savu domu, es domāju, ka tomēr būs vairāk par pusi, kas piedalīsies. Un tad pēc tā varēs ļoti labi arī izvērtēt, kas ir pareizi un kas ir piekoriģējams. Katram ir savi argumenti, kāpēc iet uz vēlēšanām, kā jūs teiktu, kāpēc to darīt? Nepalikt mājās. Es domāju, ka katram ir savu mērķi, un viņš attiecīgi, šeit ir tomēr tā iespēja izvēlēties. Un man šķiet, sevišķi šajās vēlēšanās, tomēr tas spektrs ir tik plašs. 13 saraksts tomēr ir, tomēr iespējas katram atrast sev to tuvāk, un to es arī aicinātu. Jūsuprāt, būs kādi pārsteigumi vai vēlēšana rezultāts ir diezgan prognozējams? Es nezinu. Es domāju, ka tas vispārīgais kurs uz attīstību un politiskais kurs nemainīsies. Neredz nekādu pamatu. Paldies! Paldies!